Labrīt, ir sestdiena. Man ir sestās dienas mate. Divas svarīgas lietas, ko pateikt. Man ir sestās dienas mate, un man izdevās izlavīties no busa. Nepamanītē, ka man šakāri, es mēģināšu atrast vietu pavingrot. Patiesībā man nav jāmeklē vieta, jo šajā kempingā pat ir speciāli ierīkota vieta, kur ir visādi stieņi, un pēc aiziešu apstīšos, varbūt tur var kaut kur nost paklāju. Jo, kā jau es vakar teicu, kempings ir pārpildīts. Un tā, sestā diena dāmas man jautāja, kāds būs mans matu mazgāšanas režīms ceļojumā, un ņemot vērā, ka esot mājās, es matus mazgāju reizi nedēļā. Protams, ka es ceļojumā netaisos mazgāt viņas biežāk. Jā, viņi izskatās tīri ok, viņi tāpat lielāko daļu ir savākti, jo vai nu ir karsti, vai nu es esmu ar bērniem. Man šakā ir pamodušies. Jēj! Brokastīs, visi nopelnīja brokastis, jā, vingrotāji. Jā. Tam. Nuldi, mēs beidzot taisīsimies prom no Slovākijas. Man liekas, kad sāka cepināt jau. Mēs tuvojamies dienvidiem, jā. Ģenerators ir? Brauksim tūlīt pakaļ, jā? Brauksim tūlīt pakaļ ģeneratoram, re, kur mums tā kaimiņi spēlē badmintonu, bet vakar viņi taisīja kino. Jūras un Ilze jau sen ir gatavi, kā parasti. Kur viņš ņēma? Mums ir līdzi. Viņš gribēja arī. Un Matilda ir ar bērniem uz batuta. Viņi ir ar bērniem uz batuta, jau ir draudzenītes un viss notiek. Tā kā tūlīt taisamies. Esam uzsākuši ceļu uz nākamo kempingu noskatīto, un tas ir Slovēnijā. Nolēmām tomēr nebraukt uz to Stepes ezeru Austrijā. Palasījām atsauksmes, sapratām, ka tas kempings ir ļoti liels. Bija tāds komentārs, ka tajā kempingā, lai tiktu līdz tolotē jābrauc ar velosipēdu. Protams, ka tas mums ar maziem bērniem īpaši neiedvesmo. Un arī tā komunikācija ar kempingu bija tāda nekāda. Tas tomēr daudz ko nozīmē. Viņiem ir online rezervēšanas sistēma, mēs viņiem zvanījām, viņi teica, rezervējiet savas vietas online. Onlineā tā sistēma no iPhone telefona strādā sarežģīti. Tad es viņiem rakstīju ēpastus, ko viņi atbildēja pēc dienas. Beigās visas zvaigznes ved uz to, ka mēs tomēr negribam uz turiem braukt. 2 dienas pavadījām Slovākijā, un tagad caur Austrijai dosimies uz Slovēniju, uz noskatītu kempingu, kas ir tāds plašs un liels un tuvāk dabiņai, jo tagad mēs tajā Slovākijas kempingā, teiksim tā, viņš bija diezgan pilsētīgs. Tagad būsim jau tuvāk dabai, un arī tur ir bērnu rotaļlaukums un veismašīna. Mēs esam noskatījuši vesels maiss jau ar drēbēm, ko mazgāt. Jā, un tagad Ulds dabūja jauno ģeneratoru tikko, un uzsākām taisnot ceļu uz priekšu. Mums ir ko braukt vairāk kā 4 stundas. Zinot mums, tas noteikti būs 6 kopumā ar visām pauzēm. Teodors bija veiksmīgi aizmidzis, bet Matilda aizgāja uz otru kemperu, un viņu vajadzēja stolet, un mums atkal bija visiem jāstājās. Tāda ir tā realitāte ceļojot ar bērniem. Nekas. Vienkārši tā ir, mēs to pieņemam un jau zinām startā, ka ja navigācija ir ātri brauciens 4 stundas, tad mums tas noteikti būs 6. Esam pozitīvi noskaņoti un diezgan tādi priecīgi. Visu laiku fonā ir kalni. Visu laiku fonā kaut kur ir kalni, kas atgādina par to, ka tu esi atvaļinājumā, tu esi ceļojumā, tu esi piedzīvojumā. Un vakar mēs braucām atkal riteņiem un vienkārši vērojām vietējā upītē, kā plunčājās un spēlējās ūdri. Turpat blakus viņiem peldēja ļoti daudz tādu vidēji izmēru bruņurupuči. Varbūt tas varētu šķist nekas īpašs, bet tomēr tas, ka tu redzi, ka flora un fauna jau ir cita. Ja te ir cits klimats, it kā nav tik tālu, bet tu zini, ka tu neesi vairs Latvijā, tu neesi Lietuvā, tu neesi arī Polijā. Te ir citi augi, citi ziedi, daudz tādi koka krūmi ar tādām gumijotām lapām, tādām sulīgām gumijotām lapām. Tā, turpinam vērot un priecāties un iepazīt pasauli. Mēs tomēr apstājāmies, jo sākotnēji bija doma, ka vienkārši to ģeneratoru Ulds paņems, mēs braucam uz priekšu, jo Teodors bija aizmidzis, un tad, kad apstāsimies kādā pauzītē, tad viņš viņu mainīs. Es nezinu, cik ilgi, viņš saka 15 minūtes, bet es domāju, varbūt beigās būs visu pusstunda. Bet tomēr kaut kāda rādītāja sāk krist, mēs esam tikko iebraukuši Austrijā. Rādītāja sāk krist, un Ulds saka, jāmaina ir tagad. Kaut kādu vadu viņš tur gribēja pielikt, es nezinu, tehniskās detaļas noteikti var Ulda profilā atrast, Instagram profilā, varbūt pēc tam arī TikTokā. Un mēs apstājāmies, Teodors pamodās, un tā kā viņš pamodās tā, pavisam nolēmām arī taisīt WC, zaļo pieturu un mainīt ģeneratoru. Tā kā šobrīd notiek ģeneratoru maiņa. Lien iekšā mazais, jaukais, mīļais, jaunais. Mēs esam jau pie Grācas, tā sauc to pilsētu. Un Grāca.
Grācija. Grāci. Braucam mierīgi šodien cauri Austrijai. Ģenerators ir nomainīts veiksmīgi un bērni salīdzinoši daudz guļ. Arī Matilda gulēja, viņa gan ir otrā kemperī, bet Teodoram jau ir otrais miegs. Es teiktu tā, šis ir tāds salīdzinoši mierīgs brauciens mums, vai ne? Mēs šobrīd tā kā šķērsojam, ne pavisam šķērsojam, bet braucam cauri Austrijai līdz vienai pilsētiņai Slovenijā, kur mums jau ir norezervēts kempings uz šo nedēļas nogali. Cik mums rāda, pēc cik ilgu laiku mēs būsim? 48 minūtes. Oh my god, tas ir tik drīz un tik ļoti gribas ēst, gribas izstaipīt kājas un pačalot. Mēs esam sasnieguši dienvidus, apkārt ir cilvēki peldbiksēs un tādi diezgan nosauļojušies. Esam Slovenijā, pilsētiņā Maribor, jaukā kempingā. Apkārt ir tādi vīnoglāji un cikādas. Ļoti silta, 27 grādi. Būs droši vien pirmā tāda rīktīgi karstā nakts tā šķiet. Esam priecīgi. Viss labi.